Sveiki, mani sauc Sanita, un šis ir mans radošais stūrītis, kurā es radu daudz dažādus darbus, un šajā vlogā dalīšos ar jums, kas tad man ir tapis februārī. Ja vēlaties redzēt, kā man sokas ikdienā, tad sekojiet manam Instagram profilam, kur es esmu daudz aktīvāka nekā šeit YouTube. Februārs nav bijis diezko ražants mēnesis, nav tapuši daudz darbiņi, ir tikai viens pabeigts zeķu pāris un viens process, kas man jau velkas no decembra. Bet es zinu, ka es martā to pabeigšu, jo ir atlicis tikai pavisam nedaudz, bet par to jau vēlāk. Brīvais laiks man vispār ir diezgan limitēts, tāpēc šomēnes, kad man bija brīvs brīdis, es kaut ko uzfilmēju, un šis video sastāvēs no tādiem dažādiem fragmentiem, kurus es esmu nofilmējusi iepriekš februārī, un šis ir tāds kā ievads, un noslēgumā es atkal atgriezīšos un pastāstīšu jums par savu pabeigto darbiņu un iesāktajiem procesiem. Pēc nedēļas beidzās februāris, un es ceru pabeigt savas zeķes. Es ticu, ka man tas arī izdosies, jo viena jau ir gandrīz pabeigta. Varbūt pat šodien, ja ne šodien, tad rīt noteikti pabeigšu. Augšā tad ir šāds te rakstīņš. Pamatā Alizē Supervaš baltā dzija. Tad gaiši rozā sirsniņas ir Regija Bambū, un šis te viducītī ir Regija Merino Jak. Šis patiesībā ir tāds pirmais projekts, kurā es adu ar vairākām krāsām, tādēļ tā iekšpusīte nav ideāla. Es varbūt pamēģināšu izgriezt uz kreiso pusi. Šeit var redzēt visus pārstaipiņus, un, piemēram, šeit man ir, ja nemaldos, kādi 10 valdziņi varbūt, un viņiem es esmu tā vienkārši uztaisījusi pārstaipiņu, bet es saprotu, ka tas tā nav pareizi, kad vajadzēja kaut kur sakrustot dziju vai pieķert klāt, un paldies tām, kuras atsaucās man Instagramā un palīdzēja. Es noteikti nākamajai zeķei mēģināšu izmantot kādu tehniku, kas man palīdzēs tikt galā ar šiem te lielajiem pārstaipiem. Zeķē izvēlējos veidot bumeranga papēdi. Šķita, ka piestāvēs labāk nekā parastais kvadrātiņa vai franču papēdis. Zeķes kaut kas ir uznācis, un zeķes man ir sākuši tiešām aizraut, un nemaz nenožēloju, kad sāku piedalīties šajā 12 zeķu izaicinājumā. Un, jā, adot, es parasti skatos kādu adītājas vlogu, vai tā ir latviešu adītāji vai ārzemju adītāji, dažādiet. Un tas bija janvārī vai arī februāra sākumā, īsti tā neatceros, skatījos The Crazy Sock Lady vlogu un adīju, un pēkšņi pausu galam dzirdēju kaut kāds DPN Cozy, un tā bišķīta kā redzu, ka viņa parāda kaut ko, un man tāds paga, kas tas bija, patinu uz atpakaļ, un izrādās, ka tiek veidoti tādi maciņi, kuros ielikt iekšā adatiņas, un tad viņi satur adījuma, un zeķe no adatām nenošļūk. Lūk, paskatījos Pinterestā, paskatījos Instagramā, paskatījos Etsy, un jā, tādus meitenes tādus šuj un lieto, un uz šo vakaru arī es sev priekš sevis tādu, un 2 arī vēl, ja kāda cita vēlās, es labprāt pārdodu tādus. Šiem iekšā ir rozā odarīte, manējam ir tāda pumpaina, un jā, tā kā es patiesībā tiešām iesaku izmēģināt šo te lietiņu
nezinu, kā viņu pat latviski saukt. Es Instagramā rakstīju, ka tas ir adatu sargs, bet man tik ļoti patīk, ka angļu valodā viņu sauc par adatu tādu cozy. Un cozy parasti kaut kas tāds mājīgs un mīlīgs šķiet, un tad, patiesībā tā arī ir kaut kā šī lietiņa ir tāda interesanta. Jā, tā kā skatoties vlogus var tiešām uzzināt ļoti daudz ko. Vēl atcerējos, ka sākotnēji es zeķi sāku adīt Magic Loop tehnikā, bet pēc tam es sapratu, ka kad man sākās adīšana ar vairākām krāsām, ka tas īsti tā kā man nederēja vairāk, un tāpēc man tā kā ir tas viens paraudziņš, kurš ir jau izmazgāts, un var redzēt, ka viņš tā diezgan labi arī stāv, un es teiktu, ka viņš arī tā diezgan labi pastiepjās, manuprāt. Un šeit, to sākumu es adīju uz tām Magic Loop tehnikā, un tad es pārgāju uz 5 zeķu adatām, un šo te zeķi jau es visu adīju uz 5 adatām, jo ar tiem pārstaipiņiem man kaut kā vieglāk tomēr adās uz zeķu adatu komplekta nekā uz apaļadatām. Un vēl runājot par zeķiem, esmu nopirkusi Ravelry jaunu zeķu aprakstu. Atstāšu linku arī aprakstā. Pateikšu tūlīt, kā sauc šīs te zeķes. Tātad zeķis sauc Lainas Soks. Un ielikšu arī bildīti, kā izskatās šīs te zeķes. Un šodien es paņēmu vēl vienu aprakstu no The Crazy Sock Lady. Tas apraksts ir paredzēts parastām tādām zeķēm, vanila soks. Es īstenībā visu laiku domāju, kāpēc vanila soks, un tad es iegooglēju un izrādījās, ka vanila parasti saka tad, ja tur nav nekas tāds īpašs un nekas sarežģīts, tad pavisam kaut kas vienkāršs, un tā kā tas ir parastā zeķis, kur manas zaļās zeķis, tad šīs te ir vanila soks. Jā, un tā tad aprakstā vanila soks, kuras ada uz 23 cm garām apaļadatām. Apaļadatas man pašlaik vēl nav, bet es viņas šodien arī pasūtīju. Pasūtīju no lietuviešu mājaslapas un paņēmu klāt arī vēl zeķu dziju, kuru es neesmu nekad pirkusi. Un tad, kad atnāks paciņa, tad es ar jums padalīšos, kā tad tur kas izskatās. Šodien 24. februāris, esmu nedaudz apslimusi, bet ir priecīga ziņa, jo man pienācis sūtījums. Tad paskatīsimies, kas tad ir šajā paciņā iekšā. Tātad, kā jūs redzējāt, esmu pasūtījusi visu ko priekš zeķu adīšanas, un tajā pašā The Crazy Sock Lady vlogā esmu noskatījusies, ka viņa ada ar šādām te īsajām apaļadatām. Tas ir, tātad šeit rakstīts, ka tās ir 23 cm garas apaļadatas. 2,5 mm, jo man patīk adīt ar 2,5 mm. Esmu redzējusi arī, ka meitenes no pašdarbnīcas vai vismaz viena no viņām ada uz šādām te adatām. Es pati to nekad neesmu darījusi, bet man ļoti interesē, kā tas ir. Tāpēc no The Crazy Sock Lady esmu iegādājusies aprakstu, kā adīt ar šādām te mazajām adatiņām. Viņai tur ir gan apraksts teksta veidā, gan arī video pamācība. Un šāda te zeķu dzija,
Golden Socks 4-kārtīgā zeķu dzija no Prolana. Un tās sastāvā ir 75% merīna vilna un 25% poliamīds. No merīna vilnas zeķes es vēl neesmu adījusi, un kamoliņš taustei ir tāds patīkams. Man patīk, un es domāju, ka zeķes iznāks skaistas. Nu, šādas zaļgaņa zeķes man arī vēl. Nu, nē, patiesībā atcerējos tikko, ka es taču janvārī zaļas zeķes adīju. Šīs es domāju, ka es uzadīšu vīram. Ziemā viņš manas zeķes labprāt velk uz darbu. Lūk tādas tās lietas šodien. Forši saņemt paciņu. Un vēl starp citu no šī te internetu veikala redzējāt, es nofilmēju arī viņu vizītkarti, bija patīkamā Omnivas piegādes cena, tas bija 3 eiro ar kapējām, kas principā ir gandrīz tāpat kā sūtīt no Latvijas internetu veikala. Un mana iepriekšējā pieredze ar citu lietuviešu dzīvu veikalu ir tāda, ka piegāde uz Latviju bija 7 eiro ar kapējām, tāpēc, jā, redzot to, ka man čekautā parādās tikai 3 eiro piegāde uz Omnivas pakomātu, es biju ļoti priecīga. Redzēs, kāda būs marta tēma priekš zeķu kopadīšanas. Varbūt, ka šī dzija iederēsies marta zeķēm. Paskatoties uz to, man šķiet, ka viņa varētu derēt martam. Lūk arī manas februāra pabeigtās zeķes. Teikšu tā, ka man ir diezgan žēl, ka man palika pāri vēl diezgan daudz no šīs te baltās Alizē supervašas dzijas, jo man viņa nepatīk. Tā ir, es jau iepriekš par viņu pasūdzējos, kas tur ar viņu, manuprāt, nav īsti kārtībā. Un es cerēju, ka es izadīšu vairāk, bet, diemžēl, atlikumos vēl joprojām no šīs dzijas būs diezgan daudz. Noņemšu zeķes no bloķētājiem un parādīšu, kā abas zeķes izskatās no kreisās puses. Šīs sirsniņa zeķes es nevienam nedošu, jo es īsti neesmu pārliecināta, kā tur ir ar to manu krāsaino adījumu vai uzvilkšanai netraucētu tie mani pārstaipi un tā. Šis bija tāds mans eksperiments, kurā es mācījos adīt ar vairākām krāsām, tāpēc, kā ir, tā ir šoreiz. Diegu galus neesmu ievilkusi, es to arī, godīgi sakot, nedarīšu, jo šīs zeķes man tiks ielikts kastītē un stāvēs kā tāda piemiņa, kā tad man gāja ar šīm te zeķēm. Tātad pirmā zeķe, kuru es adīju kā nu protu, un šeit veidojās tādi diezgan palieli pārstaipi, kas principā, manuprāt, zeķi nedaudz savelk, un šī te augšdaļa nav tik elastīga, kā tai vajadzētu būt. Un tad ir otra zeķe, kurai es neveidoju tik lielus pārstaipiņus, un šeit var redzēt dažās vietiņās arī, kur ir aizķerti diedziņi. Veidu, kā aizķert diedziņus, es skatījos Instagram vienā no adītājas profiliem, kuru man ieteica adītāja Līga. Paldies, Līga, ka tu man uzrakstīji un parādīji šos te video. Un saku vēlreiz lielu paldies vispār visām meitenēm, kas man atsaucās un atsūtīja kādu video, kā adīt adījumu ar 2 krāsām. Bet, jā, mani tā kā uzrunāja šīs te adītājas veids, kā viņa to dara, un tad es nolēmu to pamēģināt. Un sanāk adījuma otra pusīte daudz elastīgāka nekā tā, kurai es veidoju šos te milzīgos pārstaipus, principā. Tā varbūt nevar redzēt kamerā, bet, es to tā izjūtu. Instagramā saņēmu arī ziņu par to, ka abas zeķes neizskatās vienādi. Un, jā, es to tā kā saprotu, ka tā tas ir.
īsti nemācēšu izskaidrot kādēļ, jo principā, kad adīju abas zeķes, nodalīju abus diegus vienādi, kurš ir mans, kura ir tā mana pamata krāsa un kura veido rakstu, un tomēr tā atšķirība ir tāda diezgan redzama. Tad šī ir tā zeķe, kuru es adīju kā nu es protu, un šī tad ir tā zeķe, kurai es izmantoju to tehniku, kuras aizķeru diedziņus. Manuprāt, ir diezgan loģiski, ka tās manas zeķes ir nevienādas. Pirmām kārtām tāpēc, kad es tikai mācos adīt, un tas mans blīvums varbūt arī katrā zeķē ir pamainījies sakarā ar to, kad vienā es diegu tur kaut kādā veidā aizķēru, otrā es nekādīgi neaizķēru. Un iespējams arī, ka tas ar to diegu aizķeršanu kaut ko ir mainījis. Sākumā domāju, ka varbūt pēc mazgāšanas tas viss tā kā izlīdzināsies, bet tā nenotika, un zeķītes ir nedaudz atšķirīgas. Bet, nu labi, es par to nebēdāju, jo tiešām šis ir tāds mans projektiņš, kurā es mācījos adīt ar šīm divām krāsām. Vai es turpināšu adīt ar divām krāsām, es neesmu īsti pārliecināta, bet gan jau, ka kādreiz es atkal saņemšos, kāpēc tā? Tāpēc, ka es īsti nezinu, vai es daru lietas pareizi. Man patiktu, ja kāds man tā kā paskaidrotu un parādītu, kā tas ir jādara. Un, lai es atkal veidotu kādu projektu šādu te, tad man būtu atkal jāparokas pa YouTube vai kaut kur citur un jāpaskatās vēl pāris kaut kādi varianti, kā tad adītājs adā ar divām krāsām, kādi ir šie paņēmieni, kāda ir vispār šī tehnika. Un pašlaik man tam tā kā īsti nebūs laika. Bet nevar arī teikt tā, ka esmu plinti metusi krūmos. Mani vispār šī krāsu adīšana interesē, un es tā kā gribētu piedalīties tajā Rūtas veidotajā bingo, un viņai tur ir rakstīts vienā lodziņā, ka ir jāada krāsaini dūrainīši un arī krāsains džempers, un vienā no vlogiem es jau stāstīju par to, ka es gribētu sev pamēģināt adīt krāsainu džemperi, un gan jau, ka pienāks arī tam laiks, bet pagaidām es domāju, ka jūs kādu laiciņu neredzēsiet manos darbos rakstus krāsainus. Nu labi, un tā kā ir jau sācies marts, pastāstīšu par saviem iesāktajiem projektiem un plāniem. Sākšu es ar Margaritas Grīslas džemperi Lione, kurš, diemžēl, vēl martā nav pabeigts, bet ir atlicis tikai pavisam nedaudz, un tā kā man ir darbnespējas lapa, es domāju, šodien vai rīt es šo te džemperi noteikti pabeigšu, izmazgāšu, un nākamajā vlogā tad es jums pastāstīšu tā sīkāk, kā man tur ir gājis, un kā vispār man šī džemperis izskatās, parādīšu jums. Pašlaik ir šādi. Viena roka gatava, otra roka nav gatava, bet ir procesā. Izstāst, ka man paliks pāri arī dzija, ko esmu nopirkusi, bet labāk, lai paliek pāri nekā, ja man būtu jāsūta tikai viens kamoliņš. Par to es esmu priecīga, ka man tā nebūs. Un gan jau kā atradīšu, kur likt kamoliņu, kas paliks man pāri. Jā, vairāk neko nestāstīšu par to džemperi, tagad es viņu gribu pabeigt, tā kā apkopot domas, pierakstīt lietas savā radām kladē, un tad jau nākamajā vlogā noteikti es jums pastāstīšu, kas un kā bija ar šo džemperi. Un marta tēma zeķēm arī ir iedota. Tēma ir, ja nemaldos, tā bija izaugsme, un kā jau es iepriekš minēju, tad jaunā zeķu dzija, ko es nopirku, manuprāt, ir ļoti atbilstoši pavasarim, un es iesāku adīt zeķes no šīs dzijas. Un izmantoju arī jau
savas jaunās adatiņas, esmu tikusi līdz papēdim, un šādi te veidojās krāsa. Es nezinu, man ļoti atgādina pavasari, tādas tā kā sniegpulkstenīšu krāsas, tad tas zaļais un baltais, un atkal tās tumšās krāsas, tā kā zemes krāsas. Man ļoti patīk. Viens labojums no tā, ko es tur iepriekš biju iefilmējusi, ka tā ir merino dzija, tā nav merino dzija patiesībā. Manī samulsināja tas, kā no lietuviešu mājaslapas tā kā latviski ir notulkots. Tur ir rakstīts, ka tās tā kā ir merino, bet uz etiķetes tur nav nekāds sakars ar merino vilni. Tur ir rakstīts šādi te. Un tad es tur iegooglēju, kas tas tāds īsti ir, un tā ir šī te virgin wool. Tā ir dzija, kura ir veidota no vilnas, kas ir nocirpta pirmo reizi. Katrā gadījumā adās patīkami un nedaudz interesantāk atkal, jo šī ir tā kā mana sava veida izaugsme, kad es atkal esmu pamēģinājusi kaut ko jaunu. Un šis ir dzijas kā molītis, kas man ir palicis pāri vēl no baltajām zeķēm. Un no šī es domāju uzadīt kaķīšus pēc Sikspārnes ievietotās video pamācības YouTube'ā. Pielikšu klāt vēl mohēru, man šķiet, ka man baltā drusciņa vēl ir palikusi. Un jā, taps kaķītis. Lūk, šādi man ir gājis februārī ar vienu nobeigtu zeķu pāri, bet varbūt labāk tā nekā vispār nekā. Un tad redzējāt arī manus iesāktos darbiņus un ko es plānoju radīt martā. Vispār galva ir pilna ar idejām un visu laiku gribās piepirkt klāt dziju un nopirkt kādu aprakstu, bet kaut kā mēģinu sevi sabremzēt. Tā kā tiksimies martā. Un redzēs, ko marts būs atnesis jaunu. Lai jums radošs un skaists šis pavasaris. Atā!